Weekend Festival Baltika 4., 5., 6. augusts Pērnavas pludmālē Igaunija. Labākie DJ Mārtiņš Garīgs, Taviči, Ingrosso, Dmitri Vegas, Tiesto. Visi liela vārdi uz vienas skatuves 4., 5., 6. augusts. Man ir Weekend Festival premium biļete visām 3 festivāla dienām. Kā tikt pie biļetes? Pirmdien, otrdien, ceturtdien, piekdien, 2 nedēļu garumā. Ap šo laiku rūpīgi jāklausās radio Star FM un īstajā brīdī jāsezon Star FM uz 6744 7744. Jāatzīst, ka visai pieprasīts festivāls, jo telefona aparāts ir karsts. Oi, nu te miljoni zvanītāji. Viens laimīgais tūlīt trapīs ētrā. Būs iespēja tikt pie Weekend Festivala premium biļetes uz visām 3 festivāla dienām. Katru dienu tev jāiemet acis Skaties LV, šķērstvītra Weekend. Pēc karikatūristi.lv karikatūras tev ir jāatpazīst mākslinieks. Kas tas par mākslinieku? Nosauc mākslinieku un pauli ir rokā. Tik elementāri. Halo, sveiciens autopilotā. Čau! Labdien! Labdien, kas zvana? Man tās Violeta. Čau, Violeta! Nu kā brīvdienas pagāja? Ko sadarīji? Brīvdienās es rakstīju prakses atskaiti. Īstenībā nebija tā kā kādas iespējas kaut ko pabaļoties vai kaut kas tam līdzīgs. Pie datora visu laiku. Tā kā tad Jā. Klausies, pabeigts? Viss ieskaitīts? Nu, gan man trešdien jāiesniedz. Nu tad jau vēl kādu nakti var padzīvoties. Bet Nedaudz ir, jā. 4., 5., 6. augusts droši vien, ka ir apvilkts ar sarkanu, ja? Jā, noteikti. Visdrīzāk balva ir rokā. Nu, vismaz pēc balss izklausās, ka tu zini mākslinieku, kas attēlots Skaties LV šķērstvītra Weekend. To darinājuši karikatūristi LV. Cerams, ir tāda ideja, jā. Nu, kas tas tāds ir? Nu, es domāju, ka tas varētu būt Examples. Examples. Jā. Tas varētu būt Examples, bet piedod, Ivet. Tas nav Examples. Halo, sveiciens autopilotā. Čau! Halo, kas zvana? Čau! Sveicināts, Santa zvana. Čau, Santa. Nu, kā tev brīvdienas? Man labi. Labi atpūtos, baudīju vasaru. Aha. Iesauļojusies, es skatos. Visi. Santa, kas tas tāds par mākslinieku, ko mēs redzam Skaties LV šķērstvītra Weekend? Man izskatās, ka tas ir Sigala. Tev izskatās pēc Sigalas. Karikatūras. Izskatās, ka nebūs tik viegli piedots. Varbūt ar 3. piegājienu. Halo, čau, autopilotā. Halo, kas zvana? Andris. Čau, Andri. Sveiciens pirmdienas pievakarē. Andri, kas tas tāds ir pa čalu, ko mēs tu redzam? Sigma. Sigma vispār ir 2. Piedod? Sigma ir duets. Tas ir 1. Halo, čau, autopilotā. Halo. Jā, halo. Kas zvana? Sergejs. Čau, Sergej. Nos? No. Kas tas tāds ir, ko tu redzi Skaties LV šķērstvītra Weekend? Nu, manuprāt, ka tas ir Darūdi. Man liekas, ka būs vienkāršāk, bet labi. Varbūt kaut ko jāsaka priekšā. DJs, producents, ne no Latvijas. Vispār dzimis apvienotajā karalistē, bet šobrīd par savām mājām sauc Norvēģiju. Kopš 2 gadu vecuma viņš dzīvo Norvēģijā. Halo, sveiciens autopilotā. Sveiki. Sveiki, kas zvana? Zvana Edvards no Rīgas. Čau, Edvard. Čau. Nos, kas tas tāds ir, ko tu redzi? Nu, es teikšu, ka tas ir Knaifu partija. Minējums. Iziesim cauri visam sarakstam. Karikatūristi LV ir labi pastrādājuši. Halo, čau, autopilotā. Čau, sveiki. Sveiki, kas zvan? Rolf. Čau, Rolf. Nos, kas tas tāds Nu, pašā? es domāju, ka tas varētu būt varbūt ATB, Andrija Tanenbergers. Arī minējums. Piedod. Čau, autopilots. Sveiki. Saka, iziesim cauri visam sarakstam un tad jau atradīsim. Sveiki, kā tev sauc? Agneta. Agneta, čau. Tā, 4., 5., 6. augusts Pērnavas pludmālē Igaunija. Man ir festivāla premium biļete uz visām 3 festivāla dienām. Kas tās par mākslinieku, ko tu redzēji Skaties LV šķērstvītra Weekend? Es domāju, ka tas ir Example. Vai Example mēs jau minējām? Uzmanīgi jāklausās, piedod. Example mēs minējām, nebija īstais. Sigma vēl minēts, ET bija minēts. Halo! Halo. Čau! Halo.
Halo! Dzirdu! Kas zvana? Es zvanu Mārtiņš. Čau, Mārtiņ. Kas tas tāds par mākslinieku kapucīti? Nu, es negribu kļūdīties, bet man liekas, tas ir jūsu pirmais. Bet vai jūs pirmais uzstāsies Weekend Festival Baltika? Tāds ir jautājums. Vēlreiz kāds bija jautājums? Vai tas mākslinieks, ko tu redzi skaties LV, šķērsvītra Weekend, uzstāsies Pērnavas pludmalē Igaunijā Weekend Festivālā Baltika? Nezvai. Pats jau atbildēja. Čau! Čau, autopilotā! Man liekas, mans minējums tas varētu būt Alans Volkers. Tas ir minējums, ja? Nu, nē, tā ir 100% atbilde, es zinu. Dzimis Northamptonā, apvienotajā karalistē, 2 gadu vecumā, kopā ar mammu Norvēģīti un kopā ar tēti Angli pārcēlies uz dzīvi Norvēģijā. Un mēs beidzot esam tikuši pie uzvarētāja. Atvaino, kā tev sauc? Jānis. Čau, Jānim! Rakst iekšā 4., 5., 6. augusts, tev ir premium biļeti, nevis parasti biļeti, Tas jau ir sen aizpildīts. Tas ir aizpildīts, biļeti ir nopelnīti, sarunāsim, kā tu tiksi pie balvas. Un, protams, kā programmu mēs turpināsim ar Alanu Volkeru. Pārmaiņas pēc bez Izolīnas Solheimas piedalīšanās, jo šis ir DJ pasākums, vai ne, tad lai iet. Iesākums bija tāds, Jāni. Iesākumā Alans Volkers radīja instrumentālu gardarbu, kas sauc Fade, un tad tika pieaicināti vēlāk. Gadu vēlāk tika pieaicināta Izolīna Solheima, lai radītu to supergāvēju Faded. Jāni, kā jūties? Izskatās, kā Jānis jūtās tik labi kā apžilba. Jāni, paliec pie klausos, sarunāsim, kādu dabūs balvu. Paldies! Jā. Paldies, čau!